Dieva valstība ir sagatavota priekš izredzētajiem. Un tas jau vairs nav noslēpums, ka mēs atrodamies pēdējo laiku posmā. Taču daudzi vēl joprojām atrodas ilūziju pasaulē. Tā ir seriālu, sociālā tīklu, jauno absurdā pasaule. Cilvēki palikuši kā nozombēti, kas patiesību uztver kā sektantismu, bet paši tajās atrodas. Un ļoti daudz pat nesaprot, kas sektantisms ir novirzīšanās no pamatamācības. Mums tā ir Bībele. Visvairāk mums dzīvē ir nepieciešama Dieva žēlastība un Dieva vārds. Dieva gars. Jo visas radības, ēle un sātans, viņi noliecas Jēzus priekšā. Un patiesība ir tikai Dieva patiesība. Pārējais nav nekas. Tas ir tikai kāda viedoklis un uzskati. Mūsu pašu uzskati nāk no sātana, ne no Dieva. Un Dieva žēlastība ir tas, ka mēs piedzimstam no Dieva vārda. Un tie, kas pieņem piedzimšanu no dzīvniekiem, tie par tādiem arī paliek. Un Dievs vēlas, lai mēs sekotu viņam un nepaliekam par sātanistam. Lai mēs nenokļūtu sātanisma, ateisma reliģijās, kuras ir pret Dievu. Un ja mēs esam pieņēmuši Jēzu, mūsu dzīves mainās, un mēs tiekam atbrīvoti no visa ļaunā un kļūstam par gaismu pasauli.